Labdien, godātie, tā ir Latvija, biedri un pārējie drošības un aizsardzības industrijas entuziasti. Kā ierasts, nesam jums dažas ziņas ar svarīgākajiem notikumiem, kas norisinājušies starptautiskajā arēnā aizvadītajā nedēļā. Kā pirmās divas punktus vēlos iezīmēt Eiropas komisijas klajā laistos dokumentus. Pirmais ir Eiropas militārās mobilitātes pakotne, kas paredz daudz brīvāku un vieglāku militāru personu un bruņu transporta kustību visā Savienībā, paredzot, ka visa Eiropas Savienība ir viena liela militāra zona. Otrs svarīgais dokuments, ko Eiropas komisija laida klajā, ir drošības un aizsardzības industrijas pārveides pakotne, kas paredz atbalstīt tieši tos uzņēmumus, kas savā ikdienā izmanto inovatīvas jaunas tehnoloģijas un iesaista tā saucamo deep tech, jeb padziļinātās tehnoloģijas nozarē. Trešais punkts. Kā iepriekš jau ziņās minējām, tad Eiropas komisija nākusi klajā ar atvieglotu pieejamību strateģiskiem resursiem un enerģētikai visiem uzņēmumiem, kas reģistrēti Eiropas Savienībā. Tad šobrīd ir laista klajā īpaša platforma, kur uzņēmumi var reģistrēties, lai varētu pieteikties uz šo te strateģisko resursu pieejamību un enerģētiku. Aicinu iepazīties daudz detalizētāk video aprakstā. Ceturtais punkts. Pagājušo nedēļu Eiropas komisija laida klajā digitālo omnibus pakotni, kas sastāv no 3 daļām, ar kurām jūs varat iepazīties detalizētāk video aprakstā, bet galvenā ideja ir daudz vienkāršotāka un ērtāka pieejamība datiem un mākslīgā intelekta pielietošanai visā Eiropas Savienībā. Noslēgumā vēlos atgādināt par to, ka 2. decembrī Briselē norisināsies ASD Europe, visas Eiropas aizsardzības un drošības industrijas jumta organizācijas ikgadējā sapulce, kas vienoti vedīs kopā Briselē industrijas vadošos pārstāvjus, politiķus, zinātniekus. Aicinu visus Latviju biedrus izmantot šo izdevību un piedalīties konferencē. Paldies un uz tikšanos nākamo nedēļu!